Laipni lūgti atpakaļ starp rindām. Un šodien mēs parunāsim par spēļu rezultātiem, par spēlētājiem. Tad es iedošu jums nedaudz prognozes un kā arī mūsu labāko līgas spēlētāju. Chelsea pret Lutonu 3-0, Sterlings 2+1, Gusto 2 piespēles, Jacksons 1 gols. Mēs redzējām, ka Gusto ļoti labi sadarbojās ar Sterlingu savā malā, un līdz ar to sadarbību mēs arī varam sagaidīt nākamajās spēlēs. Jacksons, nesteidzieties pārdot Jacksonu, noteikti viņu paturiet. Es noteikti prognozēju, ka Jacksonam vajadzētu būt papildus punktiem nākamajās spēlēs. Gusto būtu tas spēlētājs, kurš būtu jāpatur līdz atgriezīsies Rhys James. Approximate return date Rhysam Jamesam ir, ja es nemaldos, 16. septembris, tāpēc Gusto ir ļoti labs, lēts asets jūsu komandā. Bournemouth pret Tottenhamu 2-0. Tottenhama joprojām uzrāda ļoti labu stabilitāti gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Madisons ir centrālais spēlētājs gan izspēlē, gan smailē. Viņš to pierāda arī ar punktiem. Diemžēl Richarlisons ir neatzīts ģēnijs. Es viņu nosauktu par Nikola Teslu, kurš diemžēl netika atzīts savā dzīves laikā, bet ļoti cerēsim, ka ar Richarlisonu nenotiks tas pats, un viņš nesīs mums punktus nākošajā nedēļā. Jo līgas kausā viņš ir iesitis golu, viņš ir lauzis deadlocku, un es sagaidu joprojām no viņa golus. Udogi un Romero. Šī gadījumā tie būtu labākie aizsargi no Tottenhamas. Abi par pieņemamu cenu un abi ļoti daudz iesaistās uzbrukumā. Arsenāls pret Fulhamu 2-2. Diemžēl Arsenāls zaudējis punktus pret vidējā līmeņa komandu, nenoturot savu pārākumu vairākumā. Mēs redzam, ka diemžēl Havertzam ir problēmas integrēties komandā. Ir daudzi jauni spēlētāji, kuri nevar īsti pilnveidot vai attaisnot savu potenciālu. Trossārds īsti nav nostiprinājies pamatsastāvā. No Martinelli mēs arī nesagaidām to, ko mēs gribētu sagaidīt. Un acīm redzam, ļoti daudzi Arsenāla fani saka, ka pietrūks Granita Žakas un ka Havertz joprojām nevar ieņemt tā lomu. Līdz ar to arī Odegaards nespēja veikt to, ko viņš veica iepriekšējā sezonā. Viņš līdz galam nesaprot, kā spēlēt ar Havertzu, un tāpēc mēs arī redzam rezultātu 2-2. Crystal Palace pret Brentfordu 1-1. Klasisks Premjerlīgas rezultāts. Man liekas, tā bija 5. vai pat 6. reize, kad šīs komandas izspēlē neizšķirtu savā starpā. Buemo un visi joprojām ir sava uzdevuma augstumos. Es noteikti nebūtu viņus vēl pārdevis, jo ir labs kalendārs priekšā. Kā arī Eze izpilda stūra sitienus, izpilda brīvus sitienus, ir pamanāms uzbrukumā, bieži iesaistās uzbrukumā, spēlē tieši zem uzbrucēju. Ļoti labs 10. numurs. Nākamajā spēlē pret Vilkiem es būtu paturējis šo spēlētāju. Evertone pret Vilkiem 0-1. Diemžēl man ir jāatzīst, ka mākoņi sāk savākties virs Evertonas un Šona Daiča galvas. Es iespējams varu dot tādu prognozi, ka Šons Daičs var būt viens no tiem treneriem, kurš tiks atlaists pirmais. Kopumā par spēli Evertonai bija momenti, ko viņi neizmantoja. Bija pamanāms Djukurs. Līdz ar to labs arī bija vārdsargs Vilkiem, atvairīja ļoti daudzus sitienus un arī savāca maksimālos bonus punktus. No spēlētājiem, ko es varētu ieteikt no šīs komandas, tas būtu Fabio Silva. Ir pamanāms uzbrukumā, bet pagaidām, ja jūs neesat Vilku fans, es neieteiktu nevienu no šīs komandas. Manchester United pret Nottinghamu 3-2 rezultāts. Sākotnēji pirmajās 20 minūtēs Manchester dega 0-2. Taivo atkal parādīja savu ātrumu, iedeva paraugstundu Markusam Rešfordam sprintā.
un uzstādīja rekordu iesitot kārtējo golu pēc kārtas. Manchester toties izcīnīja uzvaru, Bruno Fernandes un Rešfords pateica savu vārdu labi priekš tiem spēlētājiem, kas viņus paturēja savā komandā, un es arī neieteiktu viņus pārdot pret Arsenālu. Nedaudz vēlāk izstāstīšu, kāpēc. Brightona pret West Hamu 1-3, asmens šķēlās pret akmeni, un mēs redzējām brīnišķīgo West Hamas pretuzbrukumu spēli bez bumbas kontrolas, bet ar ļoti asiem pretuzbrukumiem. Rezultātā bija 3-0, tad Grossam izdevās šo rezultātu nedaudz samazināt 3-1, bet kopumā West Hamas aizsardzība palika neieņemama. Gribētu uzsvērt tādus spēlētājus kā James Ward-Prowse, Maikls Antonio un Jareds Bowens. Bowens ļoti labs pretuzbrukumos, Antonio ir ļoti labā formā, un šie spēlētāji varētu būt noteicošie pret nākamo spēli pret Lutonu. Kā diferenciāli es ieteiktu Emersonu, malējo aizsargu, kurš ļoti daudz pieslēdzās uzbrukumos un iespējams atnesīs jums kādu punktu, iesitos golu vai iedodot kādu piespēli. Burnley pret Aston Villu 1-3. Aston Villa parādīja, ka arī malējie aizsargi var būt ļoti efektīvi uzbrukumā. Es gribētu šoreiz paslavēt Metiju Kašu, kurš izpilda tādu kā Cancelo vai Čivala lomu, kurš ļoti daudz pieslēdzās uzbrukumā, un visi goli tika iesist ar viņa iesaistīšanos. Līdz ar to es nenorakstītu viennozīmīgi arī Oli Watkins un Diaby, kuri turpmāk nesīs punktus un nākamajā spēlē pret Liverpoolu. Es domāju, ka viņi būs vērtīgi. Es būtu viņus paturējis. Toties arī jāatcerās, ka Matty Cash nenesīs attacking returnus katrā spēlē, bet redzot pie šī formāta, ko Unai Emery izveidoja pēc Minksa traumas un dažu pussargu traumām, pie šī koncepta Cash ir ļoti aktīvs uzbrukumā. Viņam ir gan kapacitāte, gan talants, gan iespējas, tāpēc šī ir tāda nedaudz laimes spēle. Ja jūs ļoti ticat Casham, varat arī uzlikt viņu spēlē pret Liverpoolu. Sheffield United pret Manchester City. Es nosauku to par čempionu vērto izglābšanos. Protams, Haalands neiesita pendeli, 1 gols no aizmugures, bet savu maizīti viņš tāpat ir nopelnījis. Tie, kas uztraucās vai Haalandu joprojām kapteiņot, es teiktu, ka noteikti neuztraucaties par to, jo, ja godīgi, šī spēlē tas varēja būt Haalanda hat-triks. Ja? Nedaudz milimetri pa labi, pa kreisi, nedaudz milimetri uz priekšu vai atpakaļ, un plus 2 goli hat-triks un izcils kapteinis. Grealish ir atpakaļ, mēs redzam viņu impaktu uz spēli, kā viņš var izrēķināties ar aizsargiem, padot piespēli. Šis spēlētājs ir ļoti vērtīgs, un es teiktu, tagad viņš ir vienā līmenī ar Fodenu. Protams, Fodens izgāja tikai uz dažām minūtēm beigās, bet es nenorakstīju to spēlētāju. Iespējams, Pepis Guardiola gribēja viņu pasaudzēt, bet, kā mēs redzējām, mača beigās viņš bija spiests izlaist Fodenu. Fodenam rezultatīvu piespēle. Un es uzskatu, ka mačā par Fulhamu, ja viņš būs pamatsastāvā, noteikti gaidiet attacking returns no viņa. Protams, kā parasti Rodri, cena kvalitāte, ļoti bieži pieslēdzās arī uzbrukumiem, biežāk nekā iepriekšējā sezonā. Daļēji viņš man atgādina Iklēju Gündoganu. Iespējams, mēs redzēsim arī līdzīgus punktus no Rodri. Un visbeidzot, Newcastle pret Liverpoolu. Es to nosauktu par šīs tūres centrālo vai trešās tūres centrālo spēli. Newcastle vairākumā 1-0 nenoturēja rezultātu, un Darvina Nuņez dublis parādīja, ka Liverpool joprojām ir komanda ar raksturu. Protams, ar savām problēmām. Tagad viņas būs jo vairāk, jo Van Dijks izlaidīs 2 spēles. Kanutē ir satraumēts, un līdz ar to aizsardzībā visdrīzāk būs Gomes ar Matipu. Un tas var sagādāt grūtības pret tādiem spēlētājiem kā Watkins un Diaby. Toties atpakaļ par Newcastle un Liverpool spēli. Mēs redzējām, ka Gordons ir izcilā formā, Trents Alexander-Arnolds vienkārši netika viņam līdzi. Tad tika izlaists Barnes ar Wilsonu, kuri varēja ļoti vienkārši spēli noslēgt ar 2-0. Barnes nedaudz paskopojās, kas, manuprāt, nav labi ne
ne komandai, ne arī fantasy līgā. Tas nozīmē, ka spēlētājiem ir papildus uztraukums, iespējams viņš nedalīsies tālāk ar piespēlēm, un tas atspoguļosies gan uz FPL rezultatīvitāti, gan uz Anglijas Premjerlīgas rezultatīvitāti. Almirons trāpīja pa stābu ļoti pamanāms. Es teiktu, ka viņš būtu nepieciešams noteikti pēc 5. gameweeka. Kā arī es gribu izcelt Trippieru, pagaidām viņš ir bez attacking returniem, bez punktiem, bet 5. 6. gameweeks jūs noteikti gribētu viņu redzēt savā FPL komandā. Un šobrīd, dārgie kungi, nedaudz par prognozēm. Pirmā spēle Lutona pret Westhamu. Mēs beidzot redzēsim Lutonas stadionu. Es iesaku jums ieslēgt televizoru un paskatīties, jo tas būs interesants skats. Varbūt tur ir veikti kaut kādi uzlabojumi, bet es esmu ļoti zinkārīgs tieši par šo maču. Protams, uzreiz izceļu Westhamas spēlētājs kā Antonio un Bowenu. Ja? Lapaketā iespējams arī var izpildīt kādu standartu vai iesist pendeli, bet šie spēlētāji, kuriem vajadzētu nest rezultātu. Tieši tāpat kā Sterlings pret Lutonu, tieši tāpat tagad Bowens ar Maiklu Antoniju. Ieteicu jums arī Emersonu. Šis ir labs diferenciāls, iespējams sausā spēle, iespējams kāds attacking returns, iespējams 3 bonus punkti. Kāpēc ne? Evertonu pret Sheffieldu iespējami rezultāti 0-0, 1-1, tāpēc, ja jums ir kāds aizsargs, varat viņu izmantot tieši šajā spēlē. Brentforda pret Bournemouthu. Kā es minēju iepriekšējos podkastos, Bournemouth joprojām ir pārbūves stadijā, un es vēlos no Bournemouta sagaidīt ļoti aktīvu spāņu uzbrukošu futbolu, kā arī Brentfordai, Mbuemo, visi šie spēlētāji var atnest diezgan daudz punktus. Burnley pret Tottenhamu. Manā skatījumā Tottenhamai joprojām nevajadzētu būt problēmām uzvarēt šo spēli. Vēlētos, protams, arī clean sheetu, jo es tā kā sliecos uz Udogi spēlētāju izvēli. Madisons noteikti var atkal uguņot, un, protams, es ļoti gaidu, kad Richarlisons iesitīs savu golu. Ļoti atvainojos tiem, kas paņēma Richarlisonu savā komandā, bet diemžēl viņš neatnesa nevienu attacking returnu, bet man ļoti patīk šis spēlētājs un es gaidītu. Chelsea pret Nottinghamu iespējams atkal nospēlēs Chilwells Augusto. Chilwellam mēs redzējām izcilu izspēju pret Lutonu, ko viņš nerealizēja, bet nav nevienas indikācijas ticēt tam, ka Chilwellam nebūs kāds gols vai piespēle, jo šis cilvēks ļoti aktīvi piedalās uzbrukumā. Protams, Jacksons, Sterlings, Galahers, iespējams Mudrikam nospīdēs kaut ko iziet pamatlaikā, bet tomēr galvenie spēlētāji, ko es gribētu izcelt, kur atnesīs punktus, ir Sterlings, Jacksons un Chilwells. No Nottingham Forest puses, protams, Taivo. Šis spēlētājs turpinās uzstādīt rekordus. Man viņš simpatizē, ļoti atletisks smailes uzbrucējs, kurš var iedragāt Chelsea aizsardzību. Rezultāts varētu būt 2-1 vai 2-0 Chelseas labā. Manchester City pret Fulhamu. Es gribu ticēt tam, ka beidzot Haalands realizēs savu hat-triku. Ņemot vērā to, ka ir ļoti daudz pussargi, kas var iesist golu. Vēl jau vairāk ņemot vērā Pep ruleti, no katra pussarga var sagaidīt ļoti daudz. Es prognozēju vismaz 3 golus no City puses šī spēlē. Brighton pret Newcastle būs ļoti interesants mačs. Brighton spēlēs mājās. Es laikam izvairītos no Estupiņāna šobrīd un no Žao Pedro. Mitomā man šis spēlētājs ļoti patīk. Iespējams, es viņu atstātu, bet ja jums ir kāds labāks kandidāts kā Mbuemo vai Eze, es būtu samainījis Mitomu. Newcastle zaudēja 2 grandiem, izlaida uzvaru no savām rokām. Atcerēsimies par Almironu. Viņš nekad par viņu nevajag aizmirst. Šis pussargs nesa punktus, nesīs un noteikti, kam patīk Newcastle, es būtu ieteicis šo spēlētāju. Rezultātam noteikti jābūt rezultatīvam. Tas var būt no 2-2 līdz 2-1 kādai no komandām, jo viņas ir vienlīdzīgas, bet tomēr laikam nedaudz es atdotu savu priekšnosacījumu Newcastles komandai.
Laikam viņi ir vairāk dusmīgi un viņi vēlēsies uzvaru vairāk nekā Brightonu šī spēlē. Crystal Palace pret Vilkiem, Eze, Andersens, Mičels, vārdsargi. Šie ir tie spēlētāji, ko jūs varētu izvēlēties. Rezultāts visdrīzāk nebūs liels šajā komandā, bet es liecos par Crystal Palace. Liverpool pret Aston Villu. Par šo spēli nedaudz vairāk. Pirmkārt, par to, kā es jau biju minējis, Liverpoolē ir ļoti novaināta aizsardzība. Watkins un Diaby ir tie spēlētāji, kuri ar savu ātrumu un dribla īpašībām var ļoti vienkārši uzlauzt kaut ko, kas nav nocementēts līdz galam. Toties Liverpoolē ļoti daudz uzbrukošo pussargu, balstinieks ir, bet noteikti būs grūtības ar bumbas kontroli. Es nezinu, vai mēs redzēsim Nuņesu pamatsastāvā, jo atkal Klopa izvēle visdrīzāk kritīs uz Gakpo, jo Gakpo spēja pieturēt bumbu un izspēlēt to viduszonā. Ko es varu pateikt par Aston Villu? Šī komanda ir būvēta ļoti balansēti. Kā es minēju, pussargi un aizsargi pieslēdzās uzbrukumiem, bet galvenie golu sitēji, protams, ir Watkins ar Diaby. Un, protams, centrālā spēle Arsenāls pret Manchester United. Tātad šo spēli es gribētu pāanalizēt arī nedaudz vairāk. Es prognozēju, ka tā būs rezultatīva. Pēc diviem faktoriem. Pirmais faktors, ka Arsenāls spēlēs mājās, pēc zaudējuma viņš gribēs iepriecināt savus skatītājus. Gabriels Jesus ir atpakaļ. Ir noteikti kaut kādi uzlabojumi, ko veicis Arteta. Un otrais faktors ir, abām komandām ir novaināta aizsardzība. Respektīvi, Arsenālam ir ielaisti 4 goli, un Manchester United ir ielaisti 3 goli. Manchester United nebūs Luke Shaws. Dalots gluži neizpilda to pašu lomu aizsardzībā, ko darīja Luke Shaws. Rafaels Varāns ir traumēts. Un arī šī aizsardzība būs ļoti ievainojama pret tādu uzbrukumu trio kā Saka, Martinelli un Gabriels Jesus. Protams, ir arī maiņas spēlēt ļoti garš soliņš Arsenālam, kas var pastiprināt Arsenāla uzbrukumu jebkurā gadījumā. Tātad šobrīd neliels jauninājums mūsu rubrikā. Es neprezentēšu jums wildcard komandu, bet parādīšu tabulu no spēlētājus, kurus jums vajadzētu nopirkt, paturēt, izvairīties vai pārdot. Ja? Tātad, respektīvi, pie spēlētājiem, kurus jums vajadzētu nopirkt uz jauno tūri. Tas būtu viennozīmīgi Udogi no Tottenhamas. Tas būtu Edersons no Manchester City, tas būtu Bowens no West Hamas un tas būtu Madisons arī no Tottenhamas. Spēlētāji, no kuriem jums vajadzētu izvairīties. Tas nozīmē, ka viņi var būt jūsu komandā, bet iespējams tieši uz Game Week 4 viņiem vajadzētu pasēdēt uz soliņu. Tātad izvairamies no Nketija, labs uzbrucējs, bet iespējams Arteta izdomās kaut ko savādāku. Leno, vārdsargs, kurš spēlē pret Manchester City, viesos. Noteikti var arī aiziet mīnusos. Mitoma, Cash un March. Šie spēlētāji ļoti labi sevi parādījuši iepriekš, bet iespējams tieši šī tūrē būs kāds cits spēlētājs, kurš varētu ieņemt viņu vietu un atnest vairāk punktus. Spēlētāji, kurus nevajadzētu steigties pārdot, tas būtu Fodens, Saka, Rashfords, Bruno Fernandes un Oli Watkins. Arī varu pieminēt to, ka visu un Buemo es nebūtu pārdevis, jo spēle iespējams nav no tām vieglākajām pret Bournemouthu, bet viņi var atnest attacking returnus. Un turpmāk ir labs kalendārs. Markus Rashfords ar Bruno parādīja, kāpēc viņi ir tās cenas vērti. Toties par Markusu Rashfordu, laikam tas nav tas Markus Rashfords, kas bija pagājušo sezonu, un viņš arī ir nedaudz dārgāks, tāpēc ja jūs neesat liels Manchester United fans un jūs neticat par viņiem, neticat viņu spēkiem spēlē pret Arsenālu, iespējams paturiet tikai vienu spēlētāju. Es jums izskaidrošu, kāpēc manā komandā ir Bruno Fernandes, jo manā skatījumā tas ir pasaules klases pussargs.
Viņš ir centrālais spēlētājs Manchester United vidū. Viņa forma ir izcila šobrīd. Viņš izpilda soda sitienus, viņš izpilda pendeles. Un viņš, var teikt, ir neaizvietojams Manchester United. Un spēlētāji, no kuriem jums vajadzētu atbrīvoties. Tas būtu Jordans Pickfords spēlēs, kur viņš varēja nostāvēt uz nulīti. Viņš to neizdarīja. Vēl ir pēdējā iespēja to izdarīt pret Sheffield United. Bet es esmu nedaudz skeptisks. Trents Aleksandrs-Arnolds. 8 miljoni par aizsargu, kurš diemžēl neatnesa nevienu attacking returnu. Man liekas, statistika un punkti runā paši par sevi. Žao Pedro. Šis spēlētājs, man viņš ļoti patīk. Viņš ir jauns, viņš iedod uguntiņu Brightonas uzbrukumam. Bet šobrīd mēs redzam, ka jau otro spēli viņš neuzsāka starta sastāvā. Līdz ar to ir citi spēlētāji kā Visa, kā Watkins, kuri var aizvietot šo spēlētāju. Un Luke Shaws, diemžēl trauma. Mēs līdz galam nezinām, kad viņš atgriezīsies. Spēlētājs, kurš maksā 5,5 miljonus, nav vērts tikai sēžot uz soliņa. Un tagad par starp rindām līgas uzvarētāju. Artūrs Vītols ar komandu Alojas Lokomotīva ar 70 punktiem un ļoti drošu izvēli. Vārtsargs kapteinis Jose Sā 22 punkti. Aizsardzībā Ake, Van Bissaka un Colvilles. Iespējams nav labākā aizsardzība. Pussargos Sons. Žēl, ka nebija Madisons, tad būtu tāda ļoti, ļoti pilnvērtīga komanda ar punktiem. Jareds Bowens jau nopircis diferenciāli pirmsspēles ar Lutonu, kurš atnesa gan golu, gan piespēli. Izcili Artūru. Saka, Rodrigo, Odegaards, vicekapteinis Haalands un uzbrukumā Vilsons. Mēs varam redzēt, ka Artūram patīk spēlēt ar diferenciāļiem, un šī ir ļoti laba tendence, jo tikai ar diferenciāļiem var sasniegt visaugstākās virsotnes fantasy Premjerlīgā. Un nobeigumā noteikti vērsīšos pie mūsu skatītājiem. Lūdzu komentējiet, lūdzu iesakiet mums, ko mēs varam uzlabot mūsu raidījumos. Prasiet kādu padomu pa jebkuru no komandām, pa jebkuru no spēlētājiem. Es esmu ļoti priecīgs jums atbildēt. Kā arī neaizmirstiet parakstīties uz kanālu un, protams, padalīties ar saviem draugiem. Paldies jums vēlreiz! Tiksimies nākamnedēļ!